Bet, ja runā par pašu darbu, kas man viņā uzrunā, man uzrunā tieši tas mūžsanais stāsts par to, ka laimīgā zeme jau ir tepatās. Ka cilvēkiem nevajadzētu īpaši 12. klases absolventiem uzreiz skriet pēc vidusskolas projām uz ārzemēm. Man patīk, Beātei izrādē tāds teksts, ka lai viņu apēd savas zemes kukainīši un ka lai viņai uz kapa zied savas zemes puķis, un man liekas, ka tas ir pats svarīgākais. Es teiktu, ka Lula ir tāda stūrgalvīga. Viņai ir ļoti daudz enerģijas. Es neteiktu, ka esmu pilnīgi pretēja šim tēlam, bet es neteiktu, ka esmu ļoti līdzīga šim tēlam. Es esmu apmēram tas vidusceļš, ka man arī piemīt sava veida dūmus. Viņš ir ļoti greizsirdīgs, un viņš ir dzērājs, un viņam patīk daudz sievietes. Un es esmu līdzīgs ļoti. Lilija ir ļoti dzīvespriecīga. Viņa zina, ko grib, viņa zina, kā sasniegt savus mērķus. Es teiktu, ka dažās ziņās es esmu diezgan līdzīga viņai, bet man šķiet, ka viņas veids, lai to sasniegtu, ir ļoti atšķirīgs no mana. Viņa saka to tā, kā tas ir, un es mēģinu nedaudz ar tādu apvidu ceļu maigāk bišķīt. Es teiktu, ka man ļoti patīk tēlot Ievu, tāpēc, ka viņa ir ļoti sirsnīga, viņa ir ļoti uzticīga. Viņa atbilst tam, kāda es esmu dzīvē, tāpēc man ir ļoti viegli iejusties un arī ļoti viegli Ievu notēlot. Grieta sākotnēji man likās ļoti agresīva, impulsīva. Viņa ir vienkārši kaut kāds mazs spriedzeklītis, kas visu laiku kustās uz priekšu. Viena no kopīgajām īpašībām, kas mums pastāv. Mēs abas esam ļoti pārliecinātas par saviem uzskatiem. Viņš ir pilnīgi pretējs no personība, jo viņš ir tāds tusētais, dzērājs. Es tāds neesmu, paldies Dievam. Man nav tādu kritēriju. Man ir tā, ka es apmēram zinu, kas notiek ar katru tēlu. Apmēram zinu, kāds ir lugas sižets. Es ļoti balstos uz kaut kādām savām sajūtām, un tad man attiecīgi es pēc tām emocijām balstos, vai te būs, vai te nebūs. Atlase, es uzskatu, ka bija viens no vai nu visbailīgākais tāds posms šajā žetonu vakara tapšanā. Atlases laikā, gaidot savu kārtu, bija stress. Ja tu sēties durvīm, dzirdi, kas tur iekšā notiek, bļaušana, viss tas bailīgi. Man atlasē likā, ko es atceros lasīt dzejoli, gan raudoši, gan smejoties, gan parasti. Man lika kliegt, kad man vīrs nomira. Smieties, tad būt priecīga. Viņš neko neteica, izņemot tas, ka man ir labi smiekli. Atlasē Oskars lika darīt ļoti dažādas lietas. Fiziski grūtākā bija tēlot, ka man pakaļ skrien vilki. Un tas arī bija visjautrākais. Man ļoti patīk būt bailēs un panikā. Un tad tur varēja skriet un tur skrāpēt un tur rāpot pa zemi un mēģinot aizbēgt. Tas bija ļoti tā fascinējoši to pieredzēt. Visinteresantākā daļa bija daļa, kur vajadzēja smieties kā šizofrēniķim, jo tā vislabāk sanāca. Kas man patīk tieši strādāt ar ģimnāzistiem, ka es varu piepildīt savas režisora idejas, nedomājot par to, vai aktrise pa ceļam runājot tekstu nenomirs uz skatuves, vai aktierim pietiks spēka, lai skrietu apkārt galdam. Tas man liekas, ka tu vari tādu visas savas ieceres ar tādu vērienu nostrādāt un izdarīt. Mans pirmais iespējas bija tāds, ka man bija bailes no viņa. Man liekas, ka Oskars ir ļoti stingrs. Īstenībā ar laiku jau sapratu, ka tā pavisam. Oskars likās interesants, labā nozīmē. Bija jūtama, ka viņam ir īpatnēja humora izjūta. Uzreiz atmosfēra bija ļoti draudzīga un pretimnākoša viņš bija. Mēs esam, es teiktu, kā liels tāds draugu bariņš šeit. Viņš vada mēģinājumus ne tā, kā vadītu ar profesionāļiem. Viņš spēja sadarboties ar jauniešiem, spēja saprast, kas tas ir, kas jaunieši tieši piesaista un spēja kritizēt ne tikai tā kā profesionāļus, pasakot tā kā tieši konkrētu kritiku, bet arī pasakot, kā mainīties, ko mainīt un varbūt ar tādu vairāk rotaļīgu manieri pateikt. Runāt taču arī ar augšlūpām, atvērt to muti, izspļauj ārā, kožani vai kā. Kad mēs ar viņu komunicējam, viņš liekas, ka ir viens no mums.
Viņš neformāli raksta, viņš pajokojas, mēs atsūta kaut kādu smieklīgu uzzīmīti WhatsAppā. Arī, kad mēs cenšamies viņam iemācīt kaut kādus jociņus un visādus prikoliņus no mūsu ikdienas, tad viņš vienmēr mums kopā smejas un tiešām uztver mūs kā labus draugus. Paši mēģinājumi ir īpaši. Es, piemēram, personīgi nezinu, kā pārēji, es domāju, ka daļai ne, bet es pēc personīgi ļoti gaidu tās trešdienas ceturtdienas. Visinteresantākais bija, ka viņš atnesa mums visiem korķus koku un lika mutē, lai mēs varētu kārtīgi izrunāt vārdus. Un viņš teica, ja mēs nerunāsim normāli, tas korķis būs atpakaļ mutē. Man vajadzēja nošpļauties vairākas reizes. Un man pilnīgi nesāca visas pirmās 3 nedēļas, mēs katru reizi smējāmies un rešās mācījumās spļaus. Es ļoti atceros to uzdevumu ar diegiem, kad mums salika ar mūsu pāri. Un mums sasēja kopā rokas. Un man liekas, tas ļoti satuvināja pārus kopā. Man uzreiz prātā ir tas mūsu pirmais mēģinājums, ka mums iedeva tekstus un ka mums bija jāsāk mācīties viņus lasīt. Es tikai tad arī iepazinos ar savu lomu un sapratu, cik smieklīgi viņai ir un es nevarēju normāli palasīt. Teicu, ka katru teikumu galā vienkārši smējos un kad vēl visi pārējie smējās, tu vienkārši nevari nomierināties, tu nevari sevi nokontrolēt. Es teiktu, ka mēģinājumos ir ļoti tādā forša atmosfēra. Man patīk tas, ka, piemēram, ja kāds atnes našķus, tad tie ir visu našķi. Visi kopā sēž un visi runājam. Nav tā, ka ir kaut kādi atstumtie cilvēki, es teiktu. Visi ir ļoti draudzīgi viens ar. Ļoti baidīgi mēģinājumi. Es visu laiku gribu gulēt. Es negribu šeit atrasties. Tad es Oskaram rakstīju, lai es varu neierasties. Viņš teica, viņš man muguru pārmūzīs. Noteikti šī gada 12. man paliks atmiņā to, ka jūs esat tādi nesavaldāmi. Ja es kāds pirmie teicu, ka pagājušā gada 12. bija kā armija, un viņiem bija viens mērķis sasniegt absolūti augstākās virsotnes, visur būt labākajiem, un viss pēc plāna, viss pēc punktiem, viss tā. Tad šogad viss ir tāds. Un tad tā kā sanojās atkal kopā visi un atkal uzsprāgst. Man liekas ar to. Un tai pašā laikā kārtējais gads ar nenormāli talantīgiem jauniešiem.